Es visu dzīvi līdz šim biju jutusies kā kosmiska kļūda, ka es dažādos veidos cenšos attaisnot savu eksistenci, pierādīt savu eksistenci, tur ar dažādām lietām, tur ar karjeras izaugsmēm, ar kaut kādiem panākumiem publiskiem, lai tā kā tiešām cilvēki redzētu, jā, kad es esmu pelnījusi eksistēt un būt šai pasaulē. Dievs arī atklāja, kāpēc manī ir šāda dziļa salauztība. Un ko dara Dievs? Viņš, tad, kad atklāja kaut kādas lietas, šīs tumšās istabas tevī, Dievs nekad tevi neatstāja tajā tumsā vienu. Dievs turpina vest gaismā un Dievs dziedina. Tāpēc Dievs saka, atzīstiet patiesību, un patiesību jūs darīs brīvu. Tā kā tiešām es arī par sevi uzzināju ļoti daudz lietas, kuras es nebiju domājis, kuras es uzzināšu, kuras tā kā nāks gaismā, un cik ļoti šī gaisma būs dziedinoša. Un tā kā 2 gadi, kopš mēs esam kopā ar Jēzu Kristu, ir milzīgu pārmaiņu pilni. Jā, gan ārēji, gan arī iekšēji. Un kaut kā nākot pie Dieva, es saprotu, ka tā iekšējā pasaule ir pat daudz reālāk nekā ārējā. Jo tev tā kā viss ārēji ir sakārtots, bet ja tev iekšēji ir nesakārtotība, tad tādu mieru vai laimi vispār nav iespējams iegūt.